Labdien! Mani sauc Arnis Blumfelds. Esmu Erste Finance vadītājs. Ikdienā satieku dažādus cilvēkus un ambiciozus projektus, tāpēc aicinu jūs iepazīties ar 6 pieredzes stāstiem ar 6 personībām biznesā jaunajā rubrikas Biznesa apetīte sezonā. Sveiks, Kristap! Sveiks. Kāda ir biznesa apetīte? Diemžēl šobrīd 8 sobu izgrausiem ir labāk. Iesim par to parunāt. Sveiki, skatītāji! Priecājos jūs redzēt Erste Finance biznesa apetītes kārtējā sērijā, kur šodien mēs tiekamies ar Kristapu Klausu, Kokrūpniecības federācijas viceprezidentu. Un, kā parasti, raidījuma sākumā dodu vārdu viesim, lai tad Kristap, tu vari pastāstīt, kas tu esi un ko tu dari, lai arī mūsu skatītājiem ir tāds plašāks redzējums par nozari, kur tu pārstāv. Šis jautājums man vienmēr samulsina, jo es daru ārkārtīgi daudz, bet šodien tu esi ciemos pie maniem kā pie federācijas ilgadēju vadītāju. Kāpēc es saku vadītājs? Tāpēc, ka 16 gadus es biju izpilddirektors un izpildu vara. Tagad gadu esmu pārgājis uz nosacītu lēmēju varu, ja padomi kā viceprezidents. Pamatā, ar ko mēs nodarbojamies kā organizācija, nav, ka mēs tur palīdzētu biedriem labāk pārdot vai piesaistīt darbiniekus vai kādas citas lietas. Mēs principā nodarbojamies ar lobby. Tas nozīmē, veidojam uzņēmējdarbības vidi Latvijā tieši kokrūpniecībai labvēlīgu, bet tas aptver ārkārtīgi daudz jautājumus, jo mēs esam viens no lielākajiem elektrības patērētājiem Latvijā. Mēs patērējam apmēram 10% no visas Latvijas elektrības. Tātad šis jautājums mums iekrīt. Mēs esam viens no lielākajiem iekšzemes pārvadātājiem, kokvedēji vai baļķvedēji visticamāk kaitina ārkārtīgi daudz. Uz ceļa ir redzēti. Jā, ceļa ir redzēti. Mēs esam viena no lielākajiem, tāpēc mums ir svarīgi gan ceļu tīkli, gan degvielas tirgi, gan vispārējais. Tā kā principā strādājot Kokrūpniecības federācijā, ir ārkārtīgi maz jautājumu, kur netiek skarti no lielās tautsaimniecības puses. Droši vien eksports arī ir viena no būtiskām daļām, ko pārstāv tavu nozari. Nē, bez šaubām mēs veidojam apmēram 5. daļu no preču eksporta. Bet tieši kā organizācija, jā, protams, ka es sekoju līdzi, kas notiek pasaules tirgos, tas man ir svarīgi. Protams, ka es braucu tur gan uz izstādēm, ja vajag, gan uz konferencēm, bet lielā mērā mēs kā organizācija neesam tā, kas tieši veicinātu eksporta noietu tiešā formā, kā, piemēram, braukt uz izstādēm un piedāvāt Latvijas produktus. Okay. Tad es pareizi saprotu, ka tu tā veido šo politiku un pāraugi nozari vairāk no tāda helikoptera skatījuma. Ja mēs paskatāmies uz nozari kopumā, mēs zinām, ka regulāri šī kokrūpniecības nozare, mežsaimniecības nozare tiek izcelta kā Latvijas Nokia, kā viens no Latvijas vilcējspēkiem, kā nozare, uz kuru balstās Latvijas ekonomika, un dažādi salīdzinājumi tiek piesaukti. Kā tu pats raksturotu, kur šobrīd no tāda profesionāļa viedokļa ir Latvijas mežsaimniecība un kokrūpniecība? Jā, ja mēs atceramies arī mūsu neatkarības perioda naudiņu, tad pirmā spīdīgā sudrabotā naudiņa bija 50 centīmi, uz kuriem bija priedzes tāds. Tas jau arī vien parāda šo mūsu nozīmību tautsaimniecībā. Bet, ja jautājums ir pat divējāds, jau ļoti komplementāri, man uzdeva jautājums, ka mūs ļoti, ļoti slavē, bet kā tu labi zini, ka mūs arī ļoti, ļoti lamā. Kad sauc, ka neproduktīvi zem pievienotā vērtība, apmēram banānu valsts ekonomika. Vienam prieka, vienam bēdas. Jā, un ja es tagad pāriet tā kā, ekonomikas profesors, es varētu teikt, ka abiem diviem ir taisnība. Jo no vienas puses mēs, protams, kā tajās domā, kurā mēs esam spēcīgi, piemēram, dēļu ražošana, un dēls ir pārprasts, ka viņu tiek uztverts viņš kā izejmateriāls. Viņš nereti ir absolūts gala produkts, ja mēs runājam par kokrūpniecību. Tālākais, ka viņš nonāk, piemēram, būvniecībā, viņš tiek iebūvēts mājā, bet tā jau ir cita nozara, tā jau vairs nav kokrūpniecība. Dēļos mēs esam ļoti spēcīgi, mēs arī plātnēs, piemēram, OSB plātņu ražošanā esam ļoti spēcīgi, granulu ražošanā mēs esam ļoti spēcīgi. Un arī produktivitāte šajās nozarēs mums ir ļoti augsta. Faktiski mēs esam, ja mēs skatītos salīdzināt konkrētos nacis kodus pa Eiropu, mēs ļoti ātri konstatētu, ka šajās, kurās mēs esam spēcīgi, mēs faktiski esam sen jau sasnieguši Eiropas līmeni. Un patiesībā pēc 2010. Gada bija ilgstoši labvēlīgs periods, kurā mēs investējāmies. Un, piemēram, skujkoku dēļu ražošanā, es godīgi sakot, uzskatu, ka mēs pat esam
tehnoloģiski attīstītāka un inovatīvāka nekā, piemēram, Zviedrija, kas ir vēsturiski bijusi. Kas droši vien iespējams skaidrojums ar to, ka viņiem vēsturiski šī ražošana jau bijusi daudz gadu garumā. Jā. Mēs savukārt to esam izdarījuši pēdējo 10-15 gadu laikā un ielikuši jaunas tehnoloģijas zināšanas, un kas arī veicinājuši šo produktivitātes. Jā, un tieši tā, un tas arī ir, principā mēs esam modernāki. Gan jau vēlāk atgriezīsimies pie jautājuma, kas ir šodien atkal Zviedri ieslēguši ir pātrinājumu un iet garām mums, bet mēs esam šobrīd viņiem pagājuši garām, piemēram, dēļ ražošanā. Un tur mūs slavē. Tur mēs esam tiešām labi, un faktiski mēs esam no iestāšanās Eiropas Savienībā eksportu, apgrozījumu, darbinieku atalgojumu apmēram kāpināšu 3-4 reizes. Tā kā viss ir labi. Savukārt, tur, kur ir tās gaidas, un ja tu esi labs, tad pret tevīm rodās milzīgas gaidas. Un tās gaidas ir tas, ka mums vajadzētu iet no šiem nosacīti vienkāršiem produktiem uz daudz sarežģītākiem produktiem, kā piemēram koksnes ķīmija un tam līdzīgi. Pirmkārt, tas ir drusku muļķīgi gaidīt, ka, piemēram, zāģētavu pēkšņi kļūst par mēbeļu rūpnīcu. Un tā tas nenotiek. Tomēr ir cikli, ko katrs dara. Tas var notikt tā, ka zāģētavs īpašnieks nopērk mēbeļu rūpnīcu un sāk ražot mēbeles. Jā, tas ir iespējams, bet ka zāģētavu dabiski pāraugs par mēbeļu rūpnīcu, tas tāds nenotiek. Īsti nav redzēts, piemēram. Jā, nav redzēts. Nē, labi, 90. gados visādi brīnumi. Piemēram, Dairada koks, jeb veikals Čiekurs, viņš jau sāka augt suvenīru cehā. Tā kā apsēs viens no Latvijas lielākajiem, ja man liekas, otrs lielākais mēbeļu ražotājs, principā ir izaudzis no suvenīru ceha. Tā kā tomēr ir viens piemērs. Ir brīnumi, 90. gados ir daudz bijuši, bet šodienas pasaulē, protams, tas tā vairs nenotiek. Lūk, un viņi gaida, kad mēs ražosim sarežģītākus produktus, un tur jau tā loģika jau ir saprotama. Viņa ir ārkārtīgi egoistiska no tā gaidītāja skata punkta, un ļoti saprotams, kāpēc bieži vien mēs to soli neesam tvēruši. Iedošu savādākā formā piemēru, kas būs vieglāk saprotams, un tā atgriežoties pie koka. Iedomājamies, tagad bija pozitīvs Lucavas salā, vai ne, tepatās blakus. Neprasu, kā saucās tas dārgais mākslinieks, kurš izmaksāja 1 miljonu, neatceros, bet bija viens mākslinieks, kurš izmaksāja 1 miljonu, kura dēļ arī ne tikai latvieši gāja skatīties, bet brauca no Lietuvas, Igaunijas, no daudzām valstīm tikai, lai redzētu viņu. Protams, ka tajā brīdī, kad mums ierodās ārvalstu turisti, tad arī vietējiem krogiem darbs, viesnīcām darbs, apkārt ņudzēja ekonomika. Rīga kā kopums, kā viens liels veselums, ļoti nopelnīja no šī koncerta, jo apkārt bija ļoti daudziem darbs. Bet tajā pašā laikā pozitīvs īstenotāji vērsās ar lūgumu Rīgas domai pēc atbalsta, jo viņi nevarēja savilkt galvas kopā. Viņi faktiski nevarēja atļauties šo mākslinieku. Un ja nebūtu Rīgas doma palīdzējusi un citi sponsori nebūtu palīdzējuši, tad viņi principā iziet tas pats koncertu rīkotājs ir mīnusos. Lai gan kopumā, protams, ekonomikā ir absolūtākie plusi. Savukārt, ja mēs paraugamies uz jebkurām lauku ballēm, kur uzaicina vietējo šlāgeru grupu, vai arī nerunāsim par tādām šlāgeru zvaigznēm kā Apvedceļš vai ko tam līdzīgs, ja? Skaidrs, ka tur koncertu rīkotājs, piemēram, Bīriņu pilī ir šie šlāgeri katru gadu sajiet vasaras svētkos. Rīkotāji, ja vien nav neveiksmīgi, nezinu, lietaina diena vai kas, vienmēr ir plusos. Bet, protams, kad tas cilvēku daudzums, apkārt ekonomikai ir ļoti mazu to pienesums. Un tas ir tas, un šis ir tas piemērs, ka mēs esam tie, kas labi apzinoties, ka taisot Apvedceļa koncertus, mēs būsim plusos. Un mēs neraujamies aicināt ne to mākslinieku, kur vārdu zina, ne Lady Gagas, ne citus pasaules māksliniekus, kuriem jāmaksāja miljoni. Protams, ka pirmie biznesi radās tieši šajā drausmīgi vienkāršajā stāstā. Dabūja mežu un nocirti pārdevi. Bet meža platības ir ierobežotas. Vienā brīdī pienāk jauni spēlētāji, kuriem nav iespējams dabūt to mežu, un viņiem jāsāk štukot, ko darīt. Tad tas sāka šausmīgi daudz augt, kā tautā saucās gateri. Ja? Mazi zāģētavs, katrs zāģē koku, ražo dēli. Mums nenormāli paveicās vēl tajā periodā, jo Kanādā bija viens kukainīts iemeties, kāpēc Briti aizliedz ievest jebkādus zāģu materiālus no Kanādas. Viņā pēkšņi radās drausmīgākais deficīts. Un tad viņi atcerējās, ka Britiem ir tāda laba lieta, ka viņiem
principā visi tirdzniecības nami, vismaz uz nesenajām vēsturē, bija mantojumā nodota no vectēva tēvam, tad no tēva dēlam. Un tad dēls atceras, mans vectēvs tirgojās ar Latviju. Jāapskās, viņi tikko atgūst neatkarību, kad varbūt var. Un tad viņi sāka pirkt no mums, tas bija pilnīgs šausmas, ko mēs pirmās krauzes vedām kā Latvija. Tur, kā jau padomju sabiedrība, kur bija svarīgi, kubiņi nebija svarīgi. Katrs baļķis droši vien savā izmērā bija. Nevis baļķis, bet dēls. Katrs dēls bija, viņš bija līdz greizs nepareizi savā izmērā un vispār nesakoja līdz to, ko no tevīm pasūtīts. Jā, normāli padomju savienības. Bet mums nenormāli ātri izmācīja gadu laikā. Faktiski mēs sākām ražot gandrīz kvalitīvāk nekā kanādieši. Drausmīgi ātra skola, bet mēs viņu apguvām un tad bija gatari. Bet kaut kad jau arī beidzās, kā piemēram šodien, taisīt jaunu zāģētavu ir viens no dumjākajiem biznesa plāniem, ko tu vari vispār izdarīt, jo mums šobrīd jau ir pat pirms vēl zaļā kursa, kas liks samazināt meža strādi. Jau šobrīd mūsu jaudas pārsniedz vismaz 30% to, ko Latvijas vietējā meža var dot. Tāpēc jau no 2012. gada mēs esam neto importētāji. Tas nozīmē, mēs skujkoku zāģbaļķi izvedam ārā mazāk nekā mēs ievedam iekšā. Un atkal tas nenotiek no kaut kādām iedomātām lētajām valstīm, kā Baltkrievija vai Krievija pirms vēl kara. Bet, piemēram, lielākie piegādātāji pēdējos gados mums ir Norvēģi un Lietuvieši. Baļķiem. Norvēģi un Lietuvieši. Tas ir Lietuvas baļķis? Jā, Lietuvas baļķis un Norvēģijas baļķis. Tas kādreiz arī tāds mīts vai tāda emocionālā sajūta, vai tas nacionālisms, ka mums ir puse Latvijas sastāv no mežiem, tu brauc uz Lietuvu, uz Viļņu kalnu, tur īsti mežu neredz, tur tikai klajumi. Jā, un tagad atbildēšu, kāpēc Lietuvas baļķis pie mums ceļo un kāpēc Norvēģijas baļķis. Tie ir divi dažādi stāsti. Piemēram, Norvēģijā viņiem arī ir zāģētavs. Nav tā, ka viņiem nav zāģētavs. Viņiem ir zāģētavs, bet, kā tu saproti, tā ir valsts, kas lielā mērā savu bagātību iegūst ar naftas industriju. Un naftas industrija ir ilgus gadus bijusi ļoti, ļoti turīga. Un faktiski viņa, kā mēs zinām, Norvēģijā ir viens no augstākajām algām vispār šajā reģionā. Jā, pat pasaulē. Un tajā brīdī tu saproti, ka tu nevari zāģētavs darbiniekam maksāt, nerunāsim jau par Latvijas algu, bet tu īstenībā pat nevari maksāt viņam Zviedrijas algu vai Somijas, jo viņam vienmēr ir alternatīva, kur nopelnīt labāk. Tā iemesla dēļ arī visas tās algas arī kokrūpniecībā ir uzaugušas līdzi tam naftas industrijas maksātspējai. Un vienā brīdī tev vienkārši kļūst par dārgu šajā valstī ražot. Un tāpēc arī dēļu ražošana vēl viņiem ir tīri ok, jo tur salīdzinoši mazs īpatsvars darba spēkam. Tāpatās viņš ir, bet viņš vēl ir kaut kādā līmenī paceļams, bet, kā redzam, viņi nerada pietiekami daudz jaunas investīcijas, un viņu mežos paliek pāri baļķi. Viņus eksportē uz Latviju, uz Zviedriju, un mēs esam laimīgi, mēs pērkam. Tas ir kvalitatīvs materiāls. Jā, kad laba egla. Tas ir stāsts par Norvēģiju, kad vienā brīdī kļūst bīstami būt pārāk dārgiem no pašizmaksas viedokļa. Un savā ziņā Latvijas izaugsme un arī Igaunijas izaugsme ir slēpjas tajā, ka ir biznesa nišas, kuras tiešām ir darbietilpīgas, kā piemēram prefab māju ražošana. Tur ir ļoti daudz darbinieku, un tajā brīdī tās ir tās nišas, kuras mēs varam mēģināt pārcelt no dārgo algu valstīm pie sevīm, jo mums ir loģiskā konkurētspējas priekšrocība. Protams, ka Eiropā ir vēl lētāks valsts, kā piemēram Polija, Rumānija, un piemēram Polija tāpēc rūpnieciski ir vēl attīstīgāk, daudzreiz attīstīgāk nekā Latvija, jo viņi ir vēl lētāk nekā mēs. Savukārt Lietuvas gadījums ir stāsts par valsts kapitāla sabiedrību politiku. Un tas ir tas, kāpēc es esmu pilnīgi kategoriski pret, piemēram, Latvijas valsts mežu vai Latvijas energo, nerunāsim par sadales tīklu, augstsprieguma tīklu laišanu biržā. Tur tā loģika ir šausmīgi vienkārši tajā, ka Lietuvas valsts meži gribēja maksimizēt peļņu tajā brīdī, kad viņi realizēja baļķi. Kamēr Latvijas un Igaunijas mežsaimniecības politika bija tā, ka viņi gribēja maksimizēt vērtību ķēdē. Kā rezultātā lietuvieši pārdeva, kas tajā brīdī visu solīja vislabāk, un pārsvarā tie bija latvieši, poļi, vispārējais, un viņiem faktiski viena normāla izmēra skujkoka zāģētavu. Visā Lietuvā viena zāģētavu. Un loģiski, ja nav zāģētavs, tad jau beigās jau kļūst neiespējami kādu atrast vietēju, jo tu tik tirgo zāru, un tā cena uz zāru parasti ir tik augsta, ka tas vietējais īsti nevar uz to augt.
Skujkoku zāģbaļķī mēs visu laiku pie viņiem diezgan dārgi pirkām. Viņiem industrija neattīstījās, piemēram, lapkoku tarā. Viņiem mēs nepirkām, arī poļi salīdzinoši mazāk pirka, tur viņiem, piemēram, ir izaugusi industrija. Bet tas bija Lietuvas valsts meža mērķis maksimizēt peļņu sākuma posmā. Kamēr Igaunijas un Latvijas valsts meža mērķi bija radīt vietējo rūpniecību, attīstīt. Un beigās, protams, ka mēs daudz vairāk iegūstam tādā Latvijā vai Igaunijā nekā Lietuvā, kā tautsaimniecība kopumā. Nu, lūk, un kāpēc tā birža visu laiku tiek piesaukt? Tikko ienāk kaut viens privātais investors iekšā šādos uzņēmumus, viņam ir leģitīmas tiesības prasīt, kāpēc jūs domājat, ka jāattīst vietējā tautsaimniecība? Jūsu mērķis ir maksimizēt peļņu, izlauciet. Izlauciet vietējo tirgu maksimāli, jo man vajag atdevi. Un tāpēc ir ļoti bīstami šādus lielus uzņēmumus. Es nevaru apgalvot ne Latvijas Energo, ne Latvijas valsts meža gadījumā, ka viņi ir monopoli, galīgi viņi nav, bet tajā pašā laikā viņi ir milzīgi. Un ir tas teiciens, ka par valsts monopolu bīstamāks ir tikai privātais monopols. Un tas ir tas moments, kad nedrīkst spēlēties šiem lieliem strateģiskiem uzņēmumiem, ielaist iekšā, jo tad tu nevari vairs sasniegt daudzus citus tautsaimniecības mērķus. Piemēram, pārāk garas nedrīkst par to runāt, bet piemēram, atceramies, ka sākās karš, un mums visiem bija bailes, vai mums pietiks dabasgāze. Tā bija, jā. Un tajā brīdī tika pieņemts lēmums, ka Latvijas Energo iegāzājās šos kuģus, kas maksāja 150–200 miljonu katra krava, ko viņi iegādājas, jo tev bija jāpērk teravāts. Un valsts budžetā, protams, šādas naudas nebija, bija jāpārliek. Iedomājies, vai to mēs varētu kaut kādā formā uzspiest privātai kompānijai izdarīt? Nevarējām mēs Latvijas gāzei. Nevienam nevarējām. Izņemot Latvijas Energo, jo tas bija valsts uzņēmums, un viņiem varēja, protams, tur bija valdības lēmumi vispārējais apakšā, bet mēs varējām kā valsts nodrošināties. Un ļoti iespējams, ka šobrīd, skatoties, valsts kontrole var uztaisīt, un visticamāk, viņi ir pazaudējuši naudu, teorētiski. Bet iedomājies, ja mēs nebūtu nopirkuši šādu scenāriju. Iespējams, ka mēs būtu zaudējuši daudz vairāk, jo tā, kad bija nopirkts, tad ar mums nespēlējās, jo zināja, mēs esam nodrošināti. Ja viņi zinātu, ka mēs esam vājš un ievainojams spēlētājs, ko Krievija būtu izdarījis, Gazproms būtu izdarījis, mēs būtu daudz vairāk zaudējuši. Mums, piemēram, šobrīd vēl joprojām Krievi nav atslēguši no kopīgā tīkla. Iedomājies, ja viņi zinātu, ka mums nav gāze, lai darbinātu savus vietējos tecus un saražot elektrību. Un ir tāda valsts, NATO valsts un Eiropas Savienības valsts, kas var ietekmēt sankcijas un visu pārējo. Vai viņi nebūtu izmantojuši šo instrumentu? Būtu. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mums šie strateģiskie uzņēmumi ir gudrs valsts rīcībā, un viņi īstajos brīžos viņi ieslēdz šo instrumentu. Ļoti svarīgs punkts, kas, kā tu tikko teici, kā viens būtisks lēmums var ietekmēt ļoti daudz, patiesībā visas valsts likteni jau zināmā mērā. Jā. Kā zināms, tad mēs ļoti daudz eksportējam. Pamatā, es saprotu, tā ir Skandināvija, tā ir atkarībā, protams, no produkta, ja, bet tā ir Skandināvija, tur vecā Eiropa, Lielbritānija. Un tagad mēs zinām to, ka no pieprasījuma viedokļa šis te apjoms arī krītās. Un izskatās, ka arī kaut kādu laiku kritīsies. Kā tev šķiet, cik būtisku ietekmi tas atstās tagad, teiksim, tādā īstermiņā, kas varbūt ir rudens ziemas sezona, un cik lielu tas ietekmi varētu atstāt uz nākamo gadu kopumā? Parasti cilvēki mīl dalīt šīs par valstīm eksportu. Es īstenībā mīlu dalīt produktu grupām, kas pērk mūsu pircējs. Ne jau pērk brits vai vācietis, kā nezinu, vispārīgs cilvēks, bet pērk britu būvniecības industrijas, Vācijas būvniecības industriju. Un kāpēc tieši minu būvniecību? Būvniecībā apmēram aiziet gan pēc vērtības, gan pēc apjoma. Apmēram pusi no visiem koks produktiem, ko mēs Latvijā saražojam, aiziet būvniecībā. Vienalga, vai tas būtu dēls vai jau saražot koka ēka, bet tas ir būvniecība, kas to ietekmē. Otrs lielais bloks, kurā mums aiziet, ir teiksim tā, loģistika. Ar loģistiku saprotot pamatā iepakojumu biznesu. Latvijā mēs ļoti ražojam šīs tādas paletes, kastes un tam līdzīgi. Bet netieši arī aiziet loģistikā, piemēram, mans minētais bērzes aplāksnes fūru būvēšanā, vai arī agrāk bija
vismaz agrāk, es nezinu, vai tagad Mercedes tie busiņi, pasažieru busiņi, tās pārsvarā visas tās grīdas ir no Latvijā ražotas aplākšana. Tajā industrijā vai arī kā papīrmalka. Kas papīrmalka pēc būtības tas ir izēja materiāls kartona ražošanai, un viņš tika aizsūtīts uz Zviedrijas vai Somijas celos rūpnīcām, no kurām saražoja kartonu, un kartons pamatā atkal aiziet iepakojumā. Tā kā tas ir tas otrais bloks, ko mums jāskatās, kas notiek, un trešais bloks ir enerģētika. Gan siltums, gan elektrība. Un, ja mēs par šiem 3 blokiem runājam, tad būvniecībā vienīgā jēga paskatīties uz valstīm ir tajā, kā viņas ir noreaģējušas uz Ukrainā notiekušo iebrukumu. Ir Eiropa, kas ir sankcionējusi Krievijas un Baltkrievijas produktus, ir ASV, kas ir caur nodokļiem padarījusi, un man liekas, pat ka tik ne arī Briti caur nodokļiem ir padarījuši šo produktu ļoti nekonkurētspējīgu priekš importa. Un tā ir tā viena pasaules daļa, un otra pasaules daļa pat tādas ļoti mums saprātīgas un nozīmīgas valsts kā Dienvidkoreja, kas pēc būtības ir rietumu pasaule vai Japāna, viņas nav nekādas ierobežojumus uzlikušas. Un tagad ir tā pasaule tā ir sadalījusies. Tur, kur ir aizliegts vai apgrūtināts Krievijas, Baltkrievijas, tie vēl joprojām ir mums tirgi. Tur, kur patiesībā ir atļauts Baltkrievijas, Krievijas produkts, mēs esam pilnīgi nekonkurētspējīgi pret lēto Baltkrievu, Krievu. Pilnīgi nekonkurētspējīgi. Tur mums met ārā no tirgus drausmīgi ātri. Un tagad atgriežoties pie būvniecības jautājumu, jā, tur ir sākusies krīze. Viņa vēl ir līdz galam, mēs neizbaudam to īsto brīdi, jo inercija jau būvniecībā ir diezgan liela. Tie projekti jau tiek pabeigti, kas bija uzsākti, un attiecīgi, tāpēc jau arī visu šo gadu īsnībā, ja tā ieliktu stulbā vienkāršā Excel modelī, mums vajadzētu būt lielākam bijušam kritumam būvniecībā, nekā viņš reāli dabā bijis. Bet tas nenozīmē, ka viņš nebūs, viņš ir vienkārši aizskavēts. Tas kuģis iet tieši 24. gadā. Viņš jau tagad ir nokrities, bet 24. gadā mēs baudīsim vissāpīgāko, jo pat, ja pēkšņi atcels pat Eirobors un vispārējo, Britos ir masveidā iet celtniecības un nekustamā īpašuma uzņēmumu bankrotā, Zviedrijā, Somijā. Man šķiet, ka arī Vācijā ir aizgājis lielais vilnis. Tev beigās jau tas pircēja loks samazinās, un viņš jau tik ātri neatdzīvosies. Tā kā tur būvniecības sektors domāju, ka tumšākais laiks ir 24. gads, pat ne 23. gads, un 25. gadā ir pamats cerēt kaut kas, ka sāks atjaunoties. Ja? Sāks atjaunoties, bet tā kā pavasarī, nevis, kad lapas uzplauks, bet pumpuriņi sāk sprāgt. Ja? Kā parasti noslēdzot mūsu sarunu, mēs paņemam 3 lietas, kas ir bijušas tādas pamanāmākās un ko mēs vairāk esam diskutējuši. Un tad viena no tām lietām, kas noteikti ir ļoti būtiska, ko mēs arī apspriedām, Kristi, par tevi bija tā, ka sabiedrība, valdība, cilvēki gaida ne tikai no kokrūpniecības nozares, bet vispār dažādu veidu inovācijas, produkts ar pievienoto vērtību. Un tas, ko mēs secinājām, to, ka tam ir vajadzīgi, pirmkārt, tu ļoti nosauci pašupurēšanās tieši no uzņēmuma viedokļa, uzņēmēja viedokļa, tās ir milzīgas investīcijas un tas ir laiks. Un laika ziņā mēs runājam, tie ir 5-7 gadi kā minimums. 5-7 gadi, kad tu vari ciest zaudējumus. Jā, tad maksāt par savu radošumu. Jā. Un cerēt par to, ka tas produkts tomēr iegūs atpazīstamību tirgu un cilvēki viņu pirks un izmantos. Jā, un tu varēsi atļauties dzert šampānieti. Pēc 7 gadiem. Otra lieta, ko mēs apspriedām un ko mēs secinājām, kas man šķiet ir ļoti interesanta, noteikti uzzināt mūsu skatītājiem par to, kāda tad patiesībā ir importa un eksporta bilance, ja mēs runājam par koku materiālu, konkrēti par skujkoku baļķi, ja? Cik daudz mēs pērkam, cik daudz mēs pārdodam no kaimiņu valstīm. Un ļoti bieži tiek uzskatīts, vai tika uzskatīts, ka Krievija un Baltkrievija bija tās valstis, kur mēs visvairāk importējām. Tad šobrīd patiesībā ir tā, ka visvairāk šis te imports ir no Skandināvijas un no kaimiņu valsts Lietuvas. Jā. Baļķi mēs pērkam attīstītajās valstīs, savukārt vēl pirms kara dēli mēs pirkām šajās saucamās neattīstītajās valstīs. Es domāju, ka šī pilnīgi noteikti ir tāda lieta, ko nozares eksperti varēja līdz šim nezināt.
Un trešā svarīgā lieta, ko noteikti ir svarīgi atzīmēt, ka tagad 2003. Gada noslēgumā nozare kopumā ir diezgan tādā krīzes priekšvakarā, jau patiesībā jau krīzē. Un kāda ir tā būtiskā atšķirība starp krīzi, kas varbūt ir šobrīd, un 2008.-2009. gadu? Principā gala produktu tirgi ir ļoti līdzīgā situācijā, bet tā sagatavotība ieejot ir krasi atšķirīga. Ja mēs 8. gadā iegājām gan finansiāli nesagatavoti, gan arī tehnoloģiski maz attīstīti, tad šobrīd mēs ieejam ar diezgan lielām finansiālām rezervēm. Un plus arī mēs esam ļoti tehnoloģiski auguši par šo periodu, tāpēc mēs, kā es saku, šo krīzi pārlaidīsim sapīguši, nikni, bet bez eksistenciāliem jautājumiem. Okay, kas arī noteikti ir būtiska atšķirības ar to, kā ir bijis tad, kā ir tagad. Mēs esam daudz mācījušies, investējuši un gribētos ticēt, ka tiešām šis gads, pusotrs, cerams neilgāk, tiešām mums izdosies tikt cauri sausām kājām. Pārziemot. Kristap, paldies tev par šo izsmeļošo un es teiktu tādu radošu piegājienu koprūpniecības un mežsaimniecības nozares apskatam. Es domāju, ka mēs mūsu Erste Finance biznesa apetītes skatītājiem esam parādījuši no dažādiem rakursiem, kas ir tas, ar ko tu nodarbojies, ko tu pārstāvi un kādu nozīmi nozare atstāja Latvijas ekonomikā. Tāpēc paldies tev vēlreiz par sarunu un cerēsim, ka tas nākamais gads nebūs tik izaicinošs un tik dramatisks, kā varbūt viņš liekas šobrīd. Jo reizēm arī tās prognozes nepiebildās. Un godīgi sakot, pēdējos, sākot no 17. gada, visas prognozes ir izgāzušās. Redzi, labi. Tad vajadzētu šo tradīciju saglabāt. Okay. Paldies tev un tiekamies nākošajās Erste Finance biznesa apetītes rubrikās.